Es šodien atnācu pie vīra ciemos, jo īstenībā es nekad vēl nebiju izstaigājusi visus ofisu nostūrus. Fantastiska diena arī bērniem. Mēs viņus varējām nepieskatīt, to darīja animatori. Paskatījos vīra darbiņā, kur viņš sēž, kā viņš galdu ir iekārtojis. Kolēģis laipni izdalīja kosmētikas komplektiņus. Diena ir ar lielu pievienoto vērtību. Man nesanāk šajā lieliskā vietā strādāt katru dienu, jo es esmu īstenībā viens no pirmajiem draugiem grupas attālinātajiem programmētājiem. Strādāju draugiem grupā jau vairāk kā 5 gadus. Un galīgi neliekās tā, ka tas būtu baigi daudz, un es tā domāju, ka varētu vēl 5 gadus noteikti, jo vienkārši nejūtās tie 5 gadi, jo katru dienu īstenībā es sajūtu tādu, ka ir kaut kas nāk klāt jauns. Ļoti patika šis ģimenes dienas bingo. Izstaigājām ar dēlu visus šos atradām praktiski visus, ja. Un, protams, aizmugurs jautājumu mēs atbildējām uz visiem, jā. Dēls droši vien palīdzēja, jā. Man patīk, ka es daudz ko uzzināju par draugiem. Es nezināju, ka viņiem tik daudz kompānijas kopsummā sanāk. Es ļoti novērtēju kārtību, tīrību, ko es vispār šeit redzu perfekti. Vispār tas man ļoti patīk. Ziniet, man laikam šitās keramikas nodarbība ļoti patikās. Izrādās, ka keramikas meistarklasēm ir ļoti liels pieprasījums un bija forši šodien. Te redzēja, ka mums ir iespēja uztaisīt savus šķīvīšus. Mēs tā kā spēlējam spēles visu kaut kur. Šobrīd mēs visu laiku bijām pūsļos. Man patika. Jā, man patīk tos, un es labprāt gribētu šādā vidē strādāt. Tā ir motivējoša vide, kurā strādāt normāli jauniem cilvēkiem darba vecumā. Jā. Šeit visi ir draudzīgi, visi ir ļoti atvērti. Tu vari būt tāds, kāds tu vēlies. Un, jā, es domāju, ka šo te vērtību dēļ bērni te iedarētos nākotnē arī. Jā. Man te jau čukstēja meita, ka viņi ļoti labprāt gribētu strādāt šeit draugiem grupā. Par ko? Nezinu. Ļoti daudz plašs spektrs šeit ir iespējams. Tā kā, jā, es tā domāju, katram no mums var atrast kādu to lauciņu.